Ja ir vietas, kur ir koši rapšu un āboliņu lauki, tad netālu no Kandavas atrodas īrisu lauks, kur ik viens garāmbraucējs var piestāt, lai baudītu ziedu burvību un iepazītos ar dažādo šķirņu kultūru. Kandavnieka Laimoņa Zaķa īrisu lauka pirmsākumi meklējami senā vēsturē. 70. gadu otrajā pusē bijuši gladiolu lauki, taču kādā izstādē pamanītie īrisi krasi mainījuši Laimoņa domas par sava dārza ziediem. Pirmās manas pašas šķirnes iznāca kaut kad 90. gadu jau sākumā, ja? Bet tās vairs man kolekcijā nav, jo, ja man būtu uzziedējuši tādi hibrīdi pirms gadiem 20, tad es būtu sajūsmā lēcis gaisā un teicis, ka viss ir labi. Tagad jau ir izveidojies tas priekšstats, ko tad īsti ir vērts izvēlēties. Laimonim ir vairāki simti īrisu, kas šogad pirmo reizi rotā dārzu, un ar katru gadu paliek aizvien grūtāk izvēlēties, kurus Laimonis vēlas atstāt un pārstādīt pavairošanai. Protams, ja es nodarbojos ar selekciju, man ir jāsacenšas ar pasaules labākajiem. Ja? Tā nelaime ir tā, ka tagad man ir redzes atmiņā iesēdušies tie labākie ārzemnieki, ja? Un es ļoti piekasīgi esmu spiests brāķēt savus hibrīdus. Aplūkot īrisu lauku un uzklausīt Laimoņa stāstu par ziedu šķirnēm un raksturu, dažādi apmeklētāji piesakās braukt katru gadu. Taču ir arī tādi interesanti, kuri piestāja garām braucot. Praktiski es visu dienu te grozos pa lauku vai uz maiņām, lai sagaidītu visus, un reizēm ir tā, ka visu dienu paiet, atbrauc viens, atbrauc otrs, trešais un tā tālāk. Mammai ļoti patīk ziedi, vispār viņai ļoti puķis patīk, un tad mamma teica, ka gribētu kādreiz atbraukt uz šeieni. Tad es mammai teicu, kāpjam mašīnā, braucam uz šeieni. Protams, iebraucām, un te tiešām viss kā ļoti skaisti. Katru rītu brauc uz darbu. Un tad vienmēr mēs ar darba kolēģiem nobrīnamies par šo dārzu, par ieguldīto lielo darbu. Ja gladiolas jāstāda un jānovāc dubļainā laikā, tad ar īrisiem jādarbojas patīkami siltā laikā. Ir cilvēki, kuri uzskata, ka īris ir cimperlīgi, taču tā nebūtu nav. Pirmais un galvenais, es pat teiktu, ir šķirnes izvēle. Laba šķirne, kā mēs savā starpā kolekcionāri smejamies, ir tāda, ka nosviež zemē, piebrēna kāju un viņš aug. Tāpat jāņem vērā arī vietas izvēle, lai tā būtu saulaina un ar ūdens caurlaidīgu augsni. Tie, kas uztraucās par laistīšanu, var pateikt, ka īris var nelaistīt. Pat ja visu vasaru nav lietas, viņš izdzīvos. Ja? Viņš ir tādu sauso apvidu augs pēc senčiem, ja? Un neitrāli vai vāji sārmaina augs. Nedrīkst lietot kaut kādus skābus, mēslojumus, kūdru, kas paskābina augsni. Tas viņam ļoti nepatīk. Īrisu ziedēšanas laiks ir ļoti grūti nosakāms, jo viss atkarīgs no pavasara. Ja pagājušā gada jūnijā pirmajā nedēļā īrisi vēl tikai sāka ziedēt, tad šogad tie jau gandrīz noziedējuši. Taču joprojām ik viens šo ziedu cienītājs var ciemoties pie Laimoņa, lai iegādātos savu mīļāko šķirni. Nicetāna Stariņa, Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, TV9 Pakalni.